Vai jūs zināt, ka Latvijas ezeri slēpj noslēpumus, kas var iznīcināt cilvēka dzīvi tikai ar vienu skatienu? Tās nav tikai zvejnieku pasakas, tās ir īstas, un šī stāsta varonis, jauns zvejnieks vārdā Kārlis, drīz to uzzinās. Viņš dzīvoja mazā ciemā pie Lubānas ezera, kur vecie ļaudis stāstīja par ūdensvelniem, senām būtnēm no folkloras, kas dzīvo dziļumā un vilina cilvēkus ar solījumiem par bagātību. Kārlis vienmēr smējās par šīm leģendām, domājot, ka tās ir izdomājumi, lai nobiedētu bērnus no peldēšanas dziļumā. Bet viss sākās tajā karstajā vasarā, kad ezerā sāka pazust zivis un ciematā izplatījās dīvainas slimības. Pirmais bija vecais zvejnieks Jēkabs, kurš atgriezās no ezera ar tukšām acīm un čukstēja par dziļuma acīm. Cilvēki runāja par lāstu, bet Kārlis nolēma pats izpētīt. Viņš nezināja, ka šis lēmums atmodinās senā izmirstu spēku. Nākamajā naktī, kad mēnesis atspidēja ezerā kā sudrabs, Kārlis paņēma laivu un airus un izbrauca uz ezera vidu. Ūdens bija kluss, bet dziļumā bija kaut kas. Tumšas ēnas, kas kustējās. Viņš meta tīklu, cerot uz lielo lomu, bet tad izdzirdēja dziesmu. Skaistu, bet skumju meldiņu, kas nāca no ūdens. Tas bija kā sievietes balss, bet ar atbalsi no dziļuma. Kārlis pieliecās pār laivas malu, mēģinot redzēt, un tad ieraudzīja to. Acis, zaļas un spīdošas, skatoties uz viņu no dziļuma. Tās bija ūdens velna acis, būtnes no folkloras, kas varēja mainīt formu un slēgt darījumus ar cilvēkiem. Viņš mēģināja airēt prom, bet laiva sāka griezties riņķī un ūdens sāka burbuļot. Pēkšņi no dziļuma iznāca roka, augsta un slapja, kas satvēra viņa roku. Ko tu gribi, zvejniek? Balss čukstē viņa galvā. Bailes pārņēma Kārli, bet zinkāri turēja viņu vietā. Viņš nezināja, ka tas ir sākums lāstam, kas vajās viņu un viņa ģimeni. Kārlis pamodās krastā. Laiva bija izskalota, bet viņa ķermenis trīcēja no augstuma. Viņš atcerējās acis un balsi, bet domāja, ka tas bija sapnis. Tomēr nākamajā dienā viņa tīkli bija pilni ar zivīm, vairāk nekā jebkad. Cilvēka ciematā brīnījās, bet Kārlis sajuta nelielu baili. Folklora stāsta par ūdensvelniem, kas ir velna kalpi, dzīvojot ezeros un upēs, un tie piedāvā bagātību apmaiņā pret veseli. Viņš atgriezās ezerā naktī, cerot uz vairāk, bet tad dziesma atskanēja atkal. Šoreiz no ūdens iznāca figūra, skaista sieviete ar garām, zaļām matiem un acīm kā smaragdi. Viņa bija laumiņa, bet ļauna, saistīta ar ūdens velnu. Es esmu ezera meita, viņa teica, balss kā ūdens šalkoņa. Tu esi traucējis manu mieru, bet es piedāvāju darījumu, bagātība pret tavu noslēpumu. Kārlis pastāstīja par savu slēpto mīlestību pret ciema meiteni Līgu, bet laumiņa smējās, tagad tas ir mans. Viņš mēģināja aizbēgt, bet ūdens sāka vilkt viņu dziļumā. Pēkšņi viņš atcerējās veco amuletu, krustu no sudraba, ko vecmāmiņa bija devusi. Tas spīdēja, un laumiņa atkāpās, bet lāsts bija sācies. Kārlis sāka redzēt ēnas ūdenī pat dienas laikā. Atgriežoties ciematā, viņš atrada Līgu sliktu, viņa čukstēja par sapņiem, kur ūdens viņu sauc. Bailes auga, un Kārlis saprata, ka jāatrod veids, kā izbeigt lāstu. Viņš devās pie vecā ziņtnieka, kurš dzīvoja meža malā. Ziņtnieks stāstīja par folkloru. Ūdensvelns ir senais gars, kas soda tos, kas ņem pārāk daudz no ezera. Lai salauztu lāstu, tev jāupurē kaut kas dārgs dziļumā. Bet naktī ezerā sāka parādīties spoki, pazudušo zvejnieku gari, kas kliedza pēc palīdzības. Zintnieks deva Kārlim rūnu akmeni, kas it kā aizsargā pret ūdens gariem. Ej uz ezera vidu, pilmēnes naktī un upurē savu laimi, viņš teica. Kārlis paņēma Līgu līdzi, cerot glābt viņu. Viņi izbrauca laivā, mēnesis spīdot kā acis. Ūdens bija nemierīgs, viļņi kā rokas. Pēkšņi dziesma atskanēja skaļāk, un laumiņa parādījās uz ūdens virsmas, dejodama. Tu piedari man tagad, Kārli, viņa teica, un Līga sāka trīcēt, acis kļūstot zaļas. Tas bija lāsts, laumiņa pārņēma viņas ķermeni. Kārlis meta rūnu akmeni ūdenī, un tas sāka spīdēt, bet laumiņa smējās, izsauca vētru, viļņi cēlās augsti, laiva šūpojās. No dziļuma iznāca ūdens velns pats,
Milzīga būtnes ar zvīņām un ragiem, acis degošas. Folklora brīdina par velniem, kas maina formu un apmāna cilvēkus. Velns teica: Tu esi paņēmis manu bagātību, tagad es paņemšu tavu dvēseli. Kārlis cīnījās turot līgu, bet ūdens sāka vilkt viņus abiem. Viņš lūdza palīdzību no pērkona, troņu dieva, un zibens trāpa ezeru aizdzīdamas velnu uz mirkli. Bet lāsts nepazuda. Kārlis sajūta augstumu savā ķermenī, it kā ūdens plūstu viņa dzīslās. Viņa atgriezās krastā, bet līga bija mainījusies. Viņa sāka čukstēt laumiņas dziesmu. Ciematā sāka pazust bērni, vilināti uz ezeru. Kārlis saprata, ka jāatrod velna vājums, tā sirds, paslēpta ezera dziļumā. Kārlis savāca senus garšaugus, nātru un pelašķus, kas aizdzen ļaunos garus, kā tiekts folklorā. Viņš devās atpakaļ uz ezeru viens ar nazi un amuletu. Dziļumā viņš ienira, ūdens augsts kā nāve. Tur, ezera dibenā, bija ala, pilna ar spīdošām pērlēm, velna dārgumiem, bet tur bija arī gari, niksi, kas vilināja ar solījumiem. Paliec ar mums, tie čukstēja. Kārlis pretējās, sasniedzot velna sirdi, melnu akmeni, kas pulsēja. Viņš to sasita, un ūdens sāka vārīties, velns kliedzot. Laumiņa parādījās, dusmīga, pārvēršoties par čūsku un uzbrūkot. Cīņa bija sīva, ūdens pils ar asinīm. Pēkšņi no debesīm nāca pērkona zibens, trāpot velnu. Lāsts sāka vājināties, bet Kārlis sajuta pārmaiņas. Viņa ķermenis sāka mainīties, zvīņas augot. Viņš bija kļuvis par daļu no ezera, puscilvēks, pusgars. Viņš iznira krastā, glābdams vīgu, bet tagad viņš nevarēja palikt ciematā. Viņš klaiņoja pa ezeru naktīs, sargājot to no citiem. Līga aprecējās ar citu, bet sapņos redzēja Kārli. Gadi pagāja, un jauni zvejnieki sāka dzirdēt dziesmu. Vai lāsts atgriezās? Pēc uzvaras Kārlis kļuva par ezera sargu, bet lāsts atstāja rētas. Viņš nevarēja pieskarties cilvēkiem bez augstuma. Ciematā stāstīja par viņu kā par leģendu, brīdinot bērnus. Bet viņa dēls, dzimis pirms lāsta, sāka just vilinājumu uz ezeru. Kārlis sapnī brīdināja viņu, bet cikls atkārtojās. Galīgā cīņa notika, kad velns atzima, bet ar laimes palīdzību, likteņa dievietes, lāsts tika salauzts mūžīgi. Ciems dzīvoja mierā, bet ezers joprojām čukstēja, netuvojies dziļumam. Stāsts māca cienīt dabu, jo folklora ir brīdinājums un bailes ir tā spēks. Bet vai tas ir beigas? Ezers gaida nākamo upuri.